Labdien! Šodien ir 2025. gada 21. janvāris. Arī šogad atgādinu, ka klausīšanās ātrumu var palielināt YouTube video settingos jeb uzstatījumos. Un zem video var atvērt papildus informāciju un apskatīt saites, kuras rezonē. Tātad janvāra enerģētiskās iezīmes. Viena no iezīmēm janvārī ir tāda, ka būs tāda enerģija, kura centīsies visu apturēt. Pat spiedīs, lai viss sastingst. Tāpēc aizkaitinājums pastiprināsies, vajadzēs vēsu prātu. Var izteikt analoģiju. Piemēram, cilvēks pārvar jeb laužas uz priekšu cauri sliktiem laikapstākļiem, lai nokļūtu vietā, kurā viņš ir vajadzīgs. Pārvarēšana, citiem vārdiem sakot, būs ļoti jāpiepūlas, lai iezīmētu ceļu, pa kuru iesiet un ko konkrēti jūs darīsiet. Meklēt apvedceļus būs ļoti sarežģīti, tāpēc daudzi tos neredzēs, nepamanīs, neatradīs, un viņiem būs jāiet pa taisno. Būs grūti, it kā visur būtu šķēršļi, un šos šķēršļus būs grūti paredzēt. Nāksies savas lietas un darbus stumt uz priekšu. Piemēram, var ripināt riteni neiespringstot, tad, kad tas pats ripinās. Taču tagad vajadzēs to paņemt rokās un pašiem aizvilkt līdz vajadzīgajai vietai. Pazūd vēlme kaut ko darīt, vai arī tā būs uz minimumu. Būs sevi jāpiespiež. Var rasties sajūta, ka visur ir aizcirstas durvis un nāksies daudzīt ilgi un stipri, lai tās atvērtos. Var likties, ka visi ir pret jums, bet nē, viss ir tādā stāvoklī. Ar šo enerģiju tikt galā palīdzēs iepriekš uzkrātie resursi. Vai jau iepriekš nospraustas lietas, kad viss ir gatavs, tikai jāpadod starts. Tad ir vieglāk, taču var gadīties kādi neparedzēti brīži vai situācijas. Starts var ieilgt. Un vēl nāks enerģija, kas jums palīdzēs būt pacietīgam. Kaut kāds filozofisks skatījums uz lietām. Būs jāvienojas ar telpu, lai tā vismaz sāktu izvērsties jums vēlamajā virzienā. Ne visi to prot, bet jūs varat to pamēģināt. Tas nenozīmē, ka jūsu darbi sāks strauji virzīties uz priekšu. Tas nozīmē, ka jūs varēsiet izveidot ceļu tā, lai tajā būtu pēc iespējas mazāk šķēršļu. Lai vismaz kaut kā jūsu darbi virzītos uz priekšu un esiet gatavi pārsteigumiem. Šomēnes būtu labāk iztikt bez nervozēšanas. Kā saka, nebraukt citiem virsū ar savām tiesībām. Labākā taktika ir attiet un paskatīties uz to, kas notiek no malas. Saglabāt mieru.
Iespējams, ka negaidīti atradīsies kāda izeja no situācijas, kura pirms tam jums nebija redzama. Un ja saglabāsiet savaldību, tad paliksiet plusā. Tāpēc nelaužieties slēgtās durvīs, iespējams, ka blakus ir kaut kas tāds, kas palīdzēs sasniegt mērķi. Jā, tas nebūs tā, kā jūs domāsiet, kā jūs domājāt, bet gan līdzīgi. Kuru dzīves jomu tas ietekmēs visvairāk? Iekšējo. Jūs skaidri redzēsiet, kā tiekat galā ar neparedzētām situācijām, jeb tā saucamajiem force majeuriem. Kā jūs tādā situācijā jūtaties, kā uzvedaties un kādas ir jūsu domas? Vai vēlaties izturēties un pārdzīvot šīs situācijas citādāk, vai arī jūs viss apmierina? Jūs varat apzināties, kā izturaties pret tuviem un netik tuviem cilvēkiem. Kā un ko jūs viņiem sakāt? Vai esat apmierināts ar sevi? Varbūt kādās situācijās būsiet apmierināts ar sevi, bet kādās nevisai. Tātad ir kur tiekties, ir ko uzlabot. Nepārāk labi šīs enerģijas ietekmē emocionālo sfēru. Nav sev jāpārmet, ja kaut kas nesanāk. Ja pazaudējat kādu iespēju, varbūt jūs vēl nebijāt tam gatavs vai negribējāt to izmantot, taču negribat to atzīt. Centieties saglabāt mieru un labu garstāvokli. Biznesa jomā paskatieties, kādi cilvēki ir jums apkārt. Vai viņi jūs aptur vai aiztur, vai tieši otrādi palīdz veikt uzdevumus? Ja tie jūs bremzē, tad padomājiet, kādā veidā tie ir ienākuši jūsu apkārtnē. Ja viņi palīdz, tad novērtējiet tos un atbalstieties uz tiem. Ja jums lietas iesprūdušas, tad nāksies paskatīties uz visu no malas un pamēģināt atrast citus ceļus. Janvārī finanšu lietu kārtošanā var runāt tikai par konservatīvām stratēģijām. Būs sarežģīti kaut ko piedzīt no parādniekiem vai izsist savus līdzekļus kādam, ja tie kaut kur uzkārušies. Arī finanšu līdzekļu darbības var aizkavēties, vai arī var nākties neparedzēti šķēršļi, var rasties neparedzēti šķēršļi līdzekļu kustībā. Janvārī uzmanību pievēršiet tam, kā jūs kārtojat lietas. Jums ir savs veids, kā jūs vedat sarunas, pildat uzdevumus, gatavojat tikšanās un tā tālāk. Var gadīties, ka kādā no etapiem var rasties kļūme un nāksies steidzami kaut ko izdomāt. Tāpēc labi, ja jums ir plāns B un plāns D, kaut kas savstarpēji aizvietojams. Lai janvārī labi justos, neapkraujiet sevi ar problēmām, nekaisiet sev pelnus uz galvas. Pēc kāda laika viss būs normāli, un jūs šos notikumus atcerēsieties ar humora devu. Tāpēc ielpojiet un izelpojiet, savienojieties ar dabu un meklējiet palīdzību pie tās. Arī iespaidu maiņa palīdzēs. Šomēnes biežāk kontaktējieties ar tuviniekiem un draugiem, ar tiem, ar kuriem jums ir labi. Neatstājiet novārtā saziņu. Tālāk. Janvāris rada fokusa izklietētības efektu.
iepriekšējās sistēmas pārvelšanās dēļ, kurā iestrādājas jaunas detaļas. Tas ir, ārēji šķiet, ka ir darīšana ar pazīstamām parādībām, bet pēc fakta rodas reāla novirze, cits rezultāts. Novirzes ir nenozīmīgas, taču pamanāmas. Summā visas nobīdes rada izejas no komforta zonas sajūtu, bez redzamiem iemesliem. Tāpat kā sadzīvisku ieradumu traucējumi nesagrauj dzīvi, taču maina tās ritmu. Tad lūk, janvāra vibrācijas rada ko līdzīgu. Tas ir cits ritms, kas nojauc ieradumus. Mēneša īpatnība ir tāda, ka jauns ritms, kas nobīda katra cilvēka frekvenci atsevišķi, izrādās ir vienots cilvēcei kopumā. Janvārī tas nav pamanāms, jo cilvēki ir pieraduši uz savu privāto dzīvi raudzīties kā uz kaut ko nošķirtu no ārējā. Taču pamazām, tuvojoties gada vidum, daudzi sāks pamanīt sinhronitāti tam, kas notiek viņu mājās un sociumā kopumā. Piemēram, tas varēs izskatīties tā, ka pārvietojat mēbeles istabā un redzat, kā uz ielas maina izkārtnes, kioskus, laternu stabus, kaut kādus lielus objektus. Vai arī jūs esat nolēmuši vakariņām iegādāties zivi un vērojat, kā visi veikala pircēji paņem sev kaut ko no zivs produktiem. Vai arī jūs izejat no mājas baltā cepurē un pa jūsu ielas pusi garām gājēji iet tieši baltās galvas sagās. Kopējais ritms galvenokārt izpaudīsies smalkākās parādībās, domāšanas veidā, kolektīvā interesē par kādu tēmu, vēlmē pēc pārmaiņām. Savukārt pats janvāris vairāk izcelsies ar savu neparasto pulsāciju, jeb pulsācijas neparastumu. Tāpēc tikai retais pamanīs acīm redzamu sava ritma salīdzinājumu ar citiem. Kamēr cilvēki pierod pie citām kolektīvajām frekvencēm, viņas liecas pievērst uzmanību savām sajūtām no tām. Bet jau nākamajā solī sāks pamanīt, kā tieši pasaule apkārt atsaucas sinhronizējoties. Tāpat šomēnes cilvēkus sagaida daudz sīku pārmaiņu, kas notiek drīzāk informatīvā līmenī, nevis faktisko notikumu veidā. Turklāt, aplūkojot katru atsevišķu izmaiņu, izrādīsies, ka tās pamats ir pavisam cita koordinātu sistēma. Kaut kas maz redzams, taču radikāli jauns. Analoģija ir tāda, kā jaunās tehnoloģijas detaļas ieviešana līdzšinējā mehānismā, nevis nomaiņa pret analogām detaļām, kas kopētas pēc vecajiem rasējumiem. Tas nav ne ķūnings uzlabošana, ne remonts, tā ir evolucionāra pārbīde. Nākamo 5 līdz 7 gadu laikā pēc šī principa tiks veikta pakāpeniska visas pasaules iekārtas nomaiņa. Bet pamanāms tas būs, kad sāks atjaunoties centrālie mezgli, tas ir galvenās starptautiskās organizācijas un vadošo valstu politiskās formācijas. Tad jau janvārī pasaules politikā
sākas konservatīvo cilvēku fiziskas nomaiņas process pret jaunas formācijas cilvēkiem. Šie cilvēki visur nāks no dažādām vietām, lai kļūtu par jaunās politiķu paaudzes jaunā viļņa pamatu. Kā iepriekš pieminētajā piemērā ar mehānismu, cilvēku nomaiņa vietās būs saistīta ar totālu vispārējā procesa pārkārtošanu. Tā neatbalstīs vecās parādības. Un tālāk jau katrā konkrētā sabiedrībā ies tās pašas spēles, kādi konservatīvie aizies un kādi šīs sabiedrības noteikumi sāks ļodzīties. Tās jau ir viņu unikālās īpatnības. Toties ienākošajiem elementiem būs visām struktūrām kopīgas īpašības. To frekvences satur iekšēji saskanīgus ritmus visiem zemes cilvēkiem vispār. Janvārī vajadzētu palikt līdzsvarā, pieņemot atjauninājumus fiziskā līmenī kā kaut ko dabisku. Mierīgi skatīties uz to, kas notiek ar ķermeni, sagaidīt sabiedriskos ievedumus, būt pateicīgiem sīkiem notikumiem, kuri brucina šablonus. Iepazīstiet ienākošo jauno pasauli pēc agrīniem, tikko pamanāmiem atspīdumiem. Un tad jūs varat ātrāk iekļauties rezonansē ar vēlamo nākotni. Jūsu personīgais laiks var jūs pie tās novest daudzkārt ātrāk nekā kolektīvais. Atcerieties, ka mēneša laikā jūs varat nokļūt tur, kur visa cilvēce tikai pēc 5 gadiem. Izmantojiet tiešu personisku rezonanci ar vēlamo, un jūs jau pātrināsieties vajadzīgajā virzienā. Janvārī Zeme turpina uzņemt lielu apjomu galaktikas un Saules enerģijas programmu, un planētas enerģētika ir gatava dziļākām transformācijām. Turpināsies pārveidojošo programmu ielādēšana fiziskajās formās, lai pārbaudītu to gatavību pāriet uz nākamo attīstības līmeni. Un šis process vistiešākajā veidā attiecas uz cilvēka fizisko ķermeni. Pareizāk sakot, uz fiziskā ķermeņa pielāgotību atbilstoši augstfrekvences enerģijām, kuras cikliskos viļņos caurvīja visas zemes telpas. 1. janvāra pusē enerģijas aptvers diapazonu no 9. līdz 3. dimensijai, un mēneša 2. pusē atkal viss diapazons no 12. līdz 1. dimensijai. Tā kā šos procesus diriģē Saule caur plazmas enerģijas izmešanu, tad janvārī gaidāma diezgan augsta Saules aktivitāte, C un M klases uzliesmojumi mēneša 1. pusē un arī X klases uzliesmojumi mēneša 2. pusē. Attiecīgi, arī Zemes elektromagnētiskais lauks būs nemierīgs, taču ne tik ļoti kā decembrī. Šūmaņa frekvences vidēji nepārsniegs 130 Hz. Taču jāņem vērā, ka decembra laikā uzkrātais enerģētiskais efekts, kura rezultātā Zemes elektromagnētiskais lauks nopietni ietekmēs visus cilvēka iemiesojuma ķermeņus. Kritiskie periodi ir laikā no 11. līdz 16. janvārim un no 21. līdz 27. janvārim.
kur mentālajam ķermenim diezgan spēcīgi ietekmēs mūsu spēju kritiski domāt, pieņemt izvērtētus lēmumus un plānot, kur emocionālais ķermenis paliks nestabils, un kā rezultātā pie tik pazeminātām un pretrunīgām darbībām, domāšanā un emocijās arī fiziskajam ķermenim būs grūti. Tāpēc var samazināties imunitāte, aktivizēties hroniskas slimības un depresīvi stāvokļi. Pēc 21. decembra Zemes logos uzsāka planetāro Akašī hroniku izstrādes jeb transformācijas procesu. Tāpēc gaidāma smagāka un lielāka pagātnes pieredzes izstrāde jeb transformācija, jo šajā procesā papildus individuālajam tiks iesaistīta arī cilvēces kolektīvā apziņa. Pagātnes ierakstu jeb pieredzes piespiedu izstrādes jeb transformācijas process bez vajadzīgās cilvēka apzināšanās par tās nepieciešamību būs ar sekām, ar uzkāpšanu uz vecajiem grābekļiem. Tāpēc īpaši janvāra beigās var gaidīt konflikta situāciju pastiprināšanos visos līmeņos, gan starp personu, gan starp valstu, kas savukārt sarežģīs jau tā saspīlētās attiecības starp cilvēkiem un pasliktinās viņu psihofizisko stāvokli. Turklāt tas attiecas ne tikai uz parastās apziņas cilvēku, bet arī uz tiem, kuri ir guvuši zināmus panākumus savā attīstībā. Tāpēc palieciet un esiet īpaši apzināti, sākot ar 15. janvāri. Svarīgie un spēcīgie kolektīvās zemapziņas izstrādes jeb transformācijas procesi var skart arī jūs. Šajās dienās iespējama atraušanās no augstākās apziņas un no planetārajiem enerģijas avotiem, kas novedīs pie apziņas sašaurināšanās un uzvedības neadekvātuma, kā arī pie nekontrolētas izmešanas no zemapziņas, dziļākās bailes un programmas no iepriekšējām dzīvēm. Jūsu fiziskais ķermenis atgriezīsies izdzīvošanas režīmā, no kura iespējams jūs jau bijāt atbrīvojušies. Šādi recidīvi ir iespējami. Attiecīgi, meditējiet uz saiknes ar savu augstāko apziņu atjaunošanu un stiprināšanu, un uz visu iemiesojuma ķermeņu vienotību, ar īpašu uzsvaru uz fizisko ķermeni, kurš bija, ir un kuram ir jābūt neatņemamai sastāvdaļai no visas jūsu daudzdimensionālās vienotās būtības. Ķermeņa pārveidošanas tēma paliks un būs aktuāla līdz pat aprīlim. Cilvēces laika līnija izlīdzinās. Tas nozīmē, ka dvēseles unisonā visas kopā apvienojas vienā konglomerētā, vienā apziņā, kas sāk strādāt pie katra cilvēka uzmanības fokusa nobīdes harmonijas virzienā. Šī kustība no mīnusa uz plusu, kas būtībā ir katra cilvēka attīstība un kas simbolizē ceļu uz līdzsvaru, būs katra indivīda primārais ceļš 2025. gadā. Šis ceļš kādam būs viegls, kādam caur ērkšķiem. Janvārī sāksies neprognozējams process. Pirmkārt,
Cilvēki mainīs savas prioritātes, mainīs savus mērķus. Otrkārt, neprognozējami mainīs arī izies no līgumiem, norunām, saistībām. Turklāt, tā ir atbildība īpaši politiskajā līmenī. Treškārt, ja, piemēram, politiķis mainīs savu attieksmi un nostāju uz to, kura atbilst cilvēces attīstības laika līnijai, radītāja plānam, tad atbildība par vecā neatbilstošā neizpildi neiestāsies, jeb izzudīs. Un tāpēc jūs varbūt redzēsiet, ka pēkšņi tiek pieņemts likums vai pēkšņi tas tiek atcelts, ka atkāpjas zināmi cilvēki no vadošajiem posteņiem. Lūk, te darbosies pāreja no vecās zemes uz jauno zemi, ar tiem, kas saprot, kas tas ir. Proti, jauna sevis uztvere citā telpā noteiks jūsu stāvokli un notikumu gaitu. Ja jūsu apziņa ir paaugstinājusi vibrācijas un jūs saprotat, ka ik pa laikam atveras durvis un jūs atrodaties citā realitātē, kur viss ir pieejams un kur vairāk viss ir skaidrs un saprotams, tieši šādiem cilvēkiem notiks interesantas atskārsmes un apskaidrības. Un šeit varēs aizdomāties, kā var būt, ka vienam cilvēkam, kurš dzīvo paaugstinātās vibrācijās, un otram, kurš dzīvo standarta veidā, atrodoties vienā ģimenē, var būt atšķirīga notikumu gaita. Šāda telpas mistika aizsāksies janvārī un turpināsies. Proti, jūs sāksiet saprast, ka tad, kad jums ir paaugstinātas vibrācijas, pasaule pilnīgi atšķiras no tās dienas, kad jums bija pazeminātas vibrācijas. Un jūs redzēsiet un dzirdēsiet tos vēstījumus, kas atbilst jūsu vibrācijām, un notikumi būs atbilstoši. Savukārt momentos, kad atgriežaties vecajā zemē, jūs redzat un dzirdat tās ziņas, kas ir standartiskākas, var teikt, mazāk pozitīvas. Tieši tāpat šīs ziņas redzēs standarta cilvēki, mazāk pozitīvā variantā. Viņi vienkārši pievērsīs uzmanību tām ziņu daļām, kas atbilst viņu vibrācijām. Janvārī sāksies process attieksmes maiņai pret situācijām, kas bijušas iepriekšējo 4 gadu laikā. Mainīsies attieksme pret šo situāciju iemesliem un cēloņiem. Lūk, šāda saistība – attieksme pret situācijas cēloņiem un jušanās kā radītājam, kā garīgam cilvēkam. Lūk, tāds laika punkts, kur 2-3 soļi uz priekšu jaunajā pasaulē, kur viss ir citādi, un 1 atpakaļ vecajā, un tad atkal uz priekšu. Janvāris būs tāds treniņmēnesis. Vēl jāpiebilst, ka janvārī ieliekas pamati dzīvesvietas maiņai, pārvietošanās pa vietām un kustībai pārvietojoties. Un tiem cilvēkiem, kuri plāno mainīt dzīvesvietu, būs laba iespēja līdz 2027. gadam. Pēc kā sekos tāda kā iezemēšanās vietās, kurās viņi sevi ir atraduši ap 2027. 28. gadu. Paskatoties debesīs pēc rietumu astroloģijas, 13. janvārī bija pilnmēnesis Vēzī, 19. janvārī
ūdens fenomens. 29. janvārī jauns mēnesis ūdensfīrā un ķīniešu zaļās koka čūskas jaunais gads. Un pašās mēneša beigās 30. janvārī Urāns kļūs direkts, un februārī direkti kļūs arī Jupiters un Marss. Tāpēc janvāris saistībā ar Marsa opozīciju Plutonam ir visai saspringts. Klāt vēl Saule opozīcijā Marsam un Marsa retrogrāds, uguns, elektrība, avārijas. Esiet piesardzīgi. Spriedze visu mēnesi, sāsinājums, konflikti no vismazākās nesaskaņas, paaugstināta jūtība. Retro Mars gan ir lēnāks, taču stūrgalvīgāks. Varētu teikt, stūrgalvīgs mēnesis. Vajag līdzenu, neintensīvu fizisko slodzi. Tā palīdzēs noņemt spriedzi, dos atslodzi un enerģētisko transformāciju. Un vajag meditāciju. Atslābināšanās, klasiskā mūzika, baseins, lūkšana. Tādi ieteikumi janvārim. Pēc 21. janvāra var izpausties un realizēt potenciālu, taču jaunu vēl nē, bet paplašināt esošo un turpināt esošo. Tāpat janvārī, februārī jaunā un vecā konflikts, jo Jupitera un Saturna kvadrāts. Jāpiebilst, ka tas arī vēl atkārtosies maijā un jūnijā. Jā, masīva spriedze janvārī. Vēlme ko mainīt, vēlme pēc dinamikas. Vajadzīga meditācija. Uz saikni ar debesīm. Kā jau minēju, saikni ir sava augstāko apziņu vai sava augstāko es. Gads kopumā prasa vairāk intuīciju un sirdi nekā loģiku un gribu. Tas tāpēc, ka augšupejošais un lejpejošais ziemeļu mezgli maina atrašanās vietu pie debesīm zodiakos. No veselības uzmanība jāpievērš hipertonijai plaušām, asinsvadiem mugurkaulam, žultspūslim un aknai. Jā, avārijas un spriedze visu mēnesi, tāpēc bez ekstremālām lietām. Cilvēku savstarpējās attiecībās mēģiniet bez spiediena un bez mazākās agresijas. Vajag mīksti, maigi, silti. Iet plūsmā, klausīties. Savukārt mācības noritēs visai viegli. Tāpēc šis mēnesis ir labs intelektuālajām darbībām, paplašināšanai, dažādu projektu paplašināšanai, iesāktā turpināšanai un pāriešanai jaunā līmenī. Savukārt es vēl gribu uzsvērt un papildināt, ka tagad sākas periods, ka tiem, kuriem jau ir paaugstinātas vibrācijas, vajadzēs atbalstīt tos, kuriem tās tikai ceļas vai sāk celties. Atbalstīt, palīdzēt pēc impulsa, pēc intuīcijas. Tāpēc esiet vērīgi un uzmanīgi. Sajūtiet, kam un kā jūs varat dot,
kādu gaismas devu, ar vārdu, ar rīcību, ar smaidu. Lai arī paši jūs vēl ejat savu nevieglo transformācijas ceļu, kurš turpinās paralēli tam, vajag apskatīties apkārt un pamanīt, kuram pa ceļam varat sniegt kādu atbalstu, kaut vai viena teikuma veidā, kaut vai kādu mazu zināšanu vai informācijas veidā, vai kā savādāk, kaut vai ar dažām sekundēm savas uzmanības. Esiet vērīgi, pamaniet. Klāt vēl ņemot vērā retrogrādo Marsu un Marsa vājo pozīciju un izvietojumu pie debesīm, īpaši šajā periodā trausla var būt vīrišķā psihes daļa vai vīriešu psihe, īpaši sportistiem. Tāpēc pamaniet, ja kāds, īpaši no vīriešiem, pēkšņi izmainās savā uzvedībā, vai paliek īpaši kluss vai novēršas. Apjautājieties, vai vienkārši pievēršiet uzmanību. Tāpēc atbalstiet sevi un uzturiet sevi līdzsvarā, mierā un stabilitātē. Tad arī jūsu lauks izstaros līdzsvaru, mieru un stabilitāti, ar ko jūs jau palīdzēsiet citiem, ar savu klātbūtni vien, ar līdzās klāt būšanu, kaut vai klusējot un nedarot neko. Jūsu enerģijas laukā esot cilvēks sajutīs atbalstu. Tāpēc esiet gatavi arī šim darbam, ko jūsu dvēsele ir nākusi arī darīt šajā pārejas periodā. Kā sacīt jāsaka, parūpējieties par sevi un parūpējieties par līdzās esošajiem, pēc intuitīva impulsa, ieklausoties savā dvēselē un savā augstākajā es. Jā, sāk iezīmēties pārmaiņu laiki arī fiziskajā izpausmē. Jebkurā gadījumā pārejas periodu cilvēce izies kopā. Lai mums visiem ir svētīgs šis gads. Šodien pateicos.